Protams, es nedalījos ar visu stāstu no visiem aspektiem. Tā bija sieviete, kura vienā ballītē spiediena, haosa un savu vecā ievainojuma dēļ nespēja pateikt nē. Viņa ļāvās skūpstam, ko pēc tam tajā mirklī arī nožēloju un jautāju sev, kāpēc, kas man kaiš. Un viņa šo stāstu nestāstīja, lai taisnotos. Viņa meklēja atbildes, kāpēc tā notika. Viņa jutās bezgalam muļķīga, nērti, sevi nosodīja. Viņa pati nesaprata, kāpēc tā rīkojās. Un pēc tam vairākus gadus viņa to sev vienkārši pārmeta. Bet kopā mēs atradām atbildi. Viņa bērnībā iemācījās būt tā, kas negrib likt otram justies slikti. Tā viņa mācīja mamma, kura teica, kā man justies, kad tu dari tā, man ir kauns par tevi un tā tālāk. Viņa iemācījās būt tā, kas uzņemas atbildību par citu, par otru cilvēku emocijām. Un tajā vakarā šī vecā programma nostrādāja automātiski. Egoisms? Nē, tā bija trauma. To saprot tās, kuras jutušās līdzīgi, kad negribot aizskart otru, iet pāri savām robežām. Un pēc tam atlikušo mūžu pārmet sev un nesaprot, kas viņai lika tā darīt. Maucība? Nē, tā bija nespēja aizstāvēt sevi, kad tas bija visvairāk vajadzīgs. Un šie komentāri, kas to nosoda, tikai parāda, cik daudz cilvēku vēl nespēja sadzirdēt jūtas aiz darbības. Viņi meklē vainīgo, nevis patiesību. Bet patiesība nav vienkārša. Tā ir sāpīga, sarežģīta. Un tikai drosmīgie ir gatavi tajā ieiet un paskatīties. Daudzas sievietes šādos brīžos klusē, kaunas, uzņemas visu vainu, jo viņām ir iemācīti būt labām, neērtības neradīt, klusēt un ciest. Bet ir iespējams no tā atbrīvoties, pārrakstīt savu stāstu un tālāk iet ar paceltu galvu. Ir iespējams atgriezt sev robežas, savu balsi, spēju pateikt nē. Un beidzot sākt dzīvi, kurā vairs neesi atbildīgi par otru emocijām, bet tikai un vienīgi par sevi. Daudzas klusēs, bet īstās dzirdēs šo un sapratīs, ka šis ir tikai sākums.